Es domāju par šiem kursiem apmēram 8 gadus. Līdz es beidzot vienkārši paņēmu. Vienā dienā pieteicos, tas bija īsi pirms kursa sākuma, es vienkārši pieteicos, vai maucu. Un es esmu tā kā, nesaprotu, kāpēc es to neizdarīju ātrāk. Man liekas, ka diezgan daudzi šeit tieši tāpat. Pirmais wow moments bija jau sākoties lekcijām par to, ka ir tik ļoti padziļināti. Man nelikās, ka mēs iesim tik dziļi un ka tas informācijas apjoms būs tik liels, kas vienlaikus bija arī mazliet izaicinoši, tāpēc, ka man liekas, ka mēs visi sākumā, īpaši pēc pirmajām fizioloģijas lekcijām, bijām tādi nedaudz, teiksim tā, nobažījušies, kā tas būs. Un es atceros, ka es pati sev un arī citiem kursabiedriem mierināju ar to, ka mums ir jāpierod, mēs pieradīsim pie tā informācijas apjoma un beigās es varu derēt, ka viss saliksies smuki kopā un kaut kā es... Galvenais bija nenobīties, saglabāt to pozitīvo domāšanu, ka beigās visam būs kaut kāda kopēja jēga, un tieši tā arī, protams, bija. Ja godīgi, man nebija nodefinēts kaut kāds konkrēts mērķis, līdz ar to es nevaru pateikt, vai viņš kaut kā mainījās, bet tā doma bija tāda, ka es gribēju uzzināt, es gribēju izprast, un es gribēju tā kā pataustīt un pārbaudīt, vai es redzu to, ka es šeit gribu iet dziļāk, ka es gribu turpināt, un kad man tas tiešām interesē tik dziļi, kā, teiksim, lai ietu tālāk. Skaidrs ir viens, ka es gribu zināt. Es gribu zināt vairāk, es gribu iet dziļāk, es gribu iet tālāk. Kur tas mani aizvedīs? Varbūt uz stradiņiem, varbūt kaut kur citur. Man nav konkrēta plāna, bet es zinu, ka šis ir par mani, un šis būs par mani. Es varu pateikt to, ko es sapratu pati sev, ka tu nevari neko pazaudēt. Kas var būt slikts iestājoties kursos un uzzinot kaut ko jaunu? Absolūti nekas. Tu vari tikai iegūt.